Mēs 2016. gadā bijām situācijā, kad SIFS īstenoja tikai dažas programmas, un lielākā daļa programmu bija dažādās ministrijās. Un tad mums bija ziņojums par to, ka šis ir pilnīgi nepareizs un slikts process, jo ministrijās tika saskatīts, tā skaitā politizācija, tā skaitā necaurspīdīgi procesi un tā tālāk. Tika visas šīs programmas tieši otrādāk pārceltas pēc iespējas uz neitrālāku vietu, kas ir šis SIFS. Jūs piesaucat šobrīd, ka ir politiskā ietekme ministrijās. Es atvainojos, SIF padomē šobrīd ir 4 vienotības cilvēki. Nu, vai tad tā nav politiskā kaut kāda ietekme? Ja mēs runājam par politisko ietekmi, nu tad varbūt mēs ejam atpakaļ. Nu, SIFS jau pēc būtības ir viena ministrija. ZZS no 2019. gada uzskata, ka SIF pārvaldība ir politizēta. Mūsu viedoklis nav mainījies. Un arī šobrīd mēs sabiedriskajā telpā ik pa laikam dzirdam arī tagad, ka SIF pārvaldība ir politizēta. Mums Madonas pašvaldības vadītājs saka, viņam griež no sabiedrisko transportu. Rīgā SIFS iedod 4000 naudu Rīgas satiksmē bērnu istabas izveidē. Ja? Kas par to ir lēmis? Jārunā ir tādu taisnu un īstu valodu. Jā, var atteikties no Sabiedrības integrācijas fonda vadības komandas teorētiski. Bet tas ir tikai teorētiski, jo programmas nododot citām institūcijām, tās arī prasa administrēšanu. Pie tam manā skatījumā ieviešanas lietas nav nododamas politikas veidotājiem. Latvijā publiskā pārvalde ir organizēta tā, ka politikas veidotājs ir jābūt nodalītam. Jūs sakat, ka mazāk cilvēki nomenedžēt to saimniecību nevar un atdodot uz ministrijām, tur ministrijā strādājošie, ko faktiski ierosināt. Atsevišķos gadījumos es gribētu teikt, nevarētu paņemt papildus darbu. Es teiktu, būtu papildus darbs, bet atsevišķos gadījumos nemaz nedrīkst. Tā ir struktūra fondu administrēšanas sistēma.